Dažkārt noformējot tekstu ir nepieciešams izvietot daļu teksta vairākos stabiņos jeb kolonnās. Tāpēc ir iespējams lietot tabulēšanas pieturas jeb tabulāciju. Lai lietot tabulāciju, jābūt ieslēgtam lineālam jeb mērjoslai. Ja gadījumā mērjosla nav redzama, izvēloties cilni View, jābūt ieslēgtam obligāti opcijai Ruler jeb lineāls. Esam sagatavojusi tekstu, uz kur mēs varēsim trenēties tabulācijas lietošanai. Lai redzētu, kādi man ir atdalītāji šajā te pirmajā tabuliņā, es ieslēgšu neredzamos vadības simbolus. Veidojot šo te mērvienību tabulu, katrs ieraksts ir atdalīts ar vienu tabu pogas nospiedienu. Tabu poga atrodas kreisajā klaviatūras pusē. Iezīmēju visas rindas, un vienkāršākais veids, kā iegūt tabulācijas iezīmes, viņas visu laiku ir redzams kreisajā stūrī virs vertikālā lineāla. Šīs te tabulācijas iezīmes var pārslēgt, klikšķinot uz mazā baltā kvadrātiņa. Biežāk lietojamās, jo šobrīd redzat uz nākošajā tabulā. Kreisais tabulātors šobrīd ir izvēlēts, un ja es klikšķināšu šobrīd uz lineāla, tad katrs pirmais tab nospiediens līdzināsies uz 2 centimetriem, kur ielikās šī te kreisā tabulācijas zīme. Piemēram, nākošā tabulācijas zīme – centrēt. Otrs stabiņš – centrējās. Un līdzināt pa labo malu. Trešais stabiņš teiks līdzinās pēc labās malas. Bet ērtāk, protams, būtu, ja teksts līdzinātos pēc kreisās malas, izņemt tabulācijas iezīmi var izvelkot viņu vienkārši ārā. Un viņas vietā ieliekot kreiso tabulāciju. Ja es vēlos mainīt šīs te tabulācijas attālumus, nospiežot vēl kreiso pogu, tabulātoru var pārvilkt. Ja es vēlos pamainīt šo te tekstu izvietojumu stabiņos, es, piemēram, varu otrajā rindā tekstu pārnest par vienu tabu nospiedienu pa labi. Vai trešajā rindā par 2 tabu nospiedieniem. Izslēdzot neredzamos vadības simbolus, mēs redzam savādāku tekstu izvietojumu. Skaistāk izskatīsies, ja pēdējā kolona mums arī būs līdzināta pēc kreisās malas. Pamēģināsim, nelietojot lineālu un tabulātors, uzstādīt ar loga iespējām. Cilnē Home paragrāfu izvēršam rindkopas noformēšanas logu, un tur ir vēl neapskatīta komanda Tabs. Mums tekstam ir paredzēts 3 kolonas. Pirmais tab nospiediens, tālāk būs simboli, otrais tab nospiediens paskaidrojums, un trešais tab nospiediens apraksts. Pamēģināsim uzstādīt simbolus uz 1 centimetru, uzstādīt. Otro var uzreiz turpināt, otro aprakstu uzstādīt uz 2 centimetriem un paskaidrojumu mēģināsim uz 8 centimetriem. Spiežu OK, skatos, kā teksts ir izvietojies. Ja es vēlos pabīdīt nedaudz tālāk, piemēram, paskaidrojumus, pārvelku uz lineālu, bet šo labojumu arī var veikt centimetriem rindkopas formatēšanā tab logā. Izlabot uz, piemēram, 3 centimetriem un iepriekšējo notīrīt. Tālāk, dažkārt ir nepieciešams kādu daļu vienas rindas satura izvietot gan gar kreiso, gan gar labo lapas pusi. Šoreiz parasti, ja autors
uz titula lapas ir piespies pie līdzināts pēc kreisās lapas malas, tad pirms viņa tabu nospiediens nav vajadzīgs, jo ir šīs te rindkopas sākuma iezīmes jau uzliktas. Bet es vēlos savu vārdu, uzvārdu un titulu līdzināt pēc lapas labās malas. Vienkāršākais veids izvēlēties labo iezīmi, kursors atrodas rindiņā vajadzīgajā vai iezīmēts vairākas rindiņas, un klikšķina uz lineālu. Šo iezīmi var pārvilkt līdz pat labajai malai, kur beidzās mūsu rakstlaukums. Acīm redzot, ir viena liekas tabs nospiediens, tāpēc aizbrauc projām. Sekojam līdzi vienas tabs, tabu nospiediens līdz tuvākajai tabulācijas iezīmei. Tālāk man ir izveidota speciāla tabula, kur mēs pamēģināsim uzlikt līdzinājumu uzvārds pēc kreisās malas, vārds centrēts, vidējā atzīme, un tagad es likšu savādāku tabulātoru, decimāli atdalītāju tabulātoru, tā kā centrēt, bet ar punktiņu. Novietošu, piemēram, uz 11 centimetriem. Šis te tabulātors līdzina tekstu pēc decimālās zīmes, bet, ja mums ir teksts virsraksta rindā bez decimālās zīmes, tad viņš izlīdzināsies pēc labās malas. Tas mums neder. Pārliksim vienkārši centrētu. Dažkārt nepieciešams īpašā noformējumā uzlikt līnijas, tāds tā kā savienotāja līnijas. Mums vidējā atzīme šobrīd uz 11 centimetriem. Mēs varam iestādīt, uzstādīt savienotāja līnijas. Šādas paragrāfu tabs savienotāja līnijas var arī uzstādīt kādu citu veidu, arī citā rindā. Ir arī papildu iespēja, varbūt šis variants neizskatās glīti, atcelšu. Ir arī vēl papildu iespēja joslu tabulātors, ja vertikālas līnijas ievietošana. Izvēlamies tabulācijas iezīmi šīm 3 rindām, bar tab, un, ja es gribu novilkt vertikālo līniju gar labo malu, tas varētu izskatīties šādi. Pārnest līniju, uzstādīt vēl kādu līniju. Rodas priekšstats, it kā mēs veidotu tabulu. Tabulācijas iezīmes var arī izdzēst. Viens variants ir ieslēgt tabulācijas logu, bet ir arī vienkāršāks variants. Dubult klikšķis uz jebkuru tabulātoru, kas ir uz lineāla, un mēs redzam šīs te visas tabulācijas iezīmes. Izvēlamies, kuru vēlamies dzēst, vai arī nodzēst visas.